Čau, draugi! Nu ko, lielais futbola vakars turpinās. Ne tikai vakardiena, kad spēlēja RFS un zaudēja, bet arī šodien spēlē Skončikā FC Riga pret Vroclavas kaut kādu tur boberu, nezinu. Polijas vicečempioni, neko nezinu par šo te klubu, neviens neko nezinu par šo te klubu, nu labi, jūs zinat, es ne. Skatīsimies, ko varēs izdarīt FC Riga pret šo te Polijas vicečempionu. Gan jau, kad poļu līdzjutēju sabrauks diezgan daudz, esmu stundu pirms spēles šeit, Skonto stadionā. Ažiotāras pagaidām nav pilnīgi nekādas, tribīnes ir pilnīgi tukšas. Iesim, apskatīsimies, kas notiek tieši pie paša stadiona, vai varbūt kāds jau kaujās ar poļu līdzjutējiem. Nu, nezinu, aiziesim, palīdzēsim varbūt viņiem, varbūt nē, grūti pateikt. Parakstaties uz TikToku, parakstaties uz Instagramu, kur poļu līdzjutēji jau mēģina tur atrast kādu, ar ko sakauties. Iešu parunāšu ar viņiem, varbūt man izdosies, varbūt neizdosies, nezinu, ar viņiem kaut ko sarunāt. Ejam, bounce! Ko, draugi, policijas ir daudz, godīgi sakot, jā, ir diezgan. Kur arī polijas līdzjutēji nāk ārā. Draugi, ko lai saka, izskatās diezgan iespaidīgi pagaidām. Ir pāris eksemplāri, kuri bija redzēti tādi, nu, izskatās, ka ne pirmais izbraukums, ne pēdējais izbraukums. Nu jā, poļu fani izskatās diezgan iespaidīgi. Nu redzēs, kā būs ar viņu komandu, cik iespaidīgi izskatīsies viņiem. Ko sagaidat varbūt no spēles? Nu, uzvaru, bet mēs fanu sektorā labu atmosfēru vienmēr ar faniem. Te Glorijai pazīstam ir futbola kluba Rīga fani, tā kā reiz, tāpēc mēs arī šeit esam. Jā, forši. Kā tie onkuļi, kas tur, kur, kā viņi nebiedē, kā viņi tur? Nebiedē, protestos ir ne tādi vienredzēti. Ir bijis arī trakāk, jā? Ko, draugi, es nezinu, kā jums liekas šeit atmosfēra, bet atmosfēra, godīgi sakot, ir diezgan tāda, saspringta, godīgi sakot. Daudz tādu onkuļu, kas izskatās diezgan lieli, un no vienas puses, gan no otras puses, tāpēc, ir, godīgi sakot, tā, interesanti. Nezinu, kā viņiem šovakar saies vai nesaies šeit viss, ir diezgan interesanti, jā. Staigāt visādi interesanti cilvēki, tāpēc, kaut kā tā. Tā, sveiks, kā var tevi godāt? Artis. Mani Arturs savs, ļoti patīk. Arti, pastāsti divos vārdos, ko sagaidi no spēles, kādas domas? Pirmkārt sagaidu lielisku atmosfēru, fantastisku atbalstu. Līdzvērtīgu spēli vismaz, ceram aizskatties. Vajadzētu, vai ne? Vajadzētu. Klausies, tik daudz poļu līdzjutēju atbrauca un tādi, nopietni vīries, tur paskatījos, kā tur var būt, nevar būt kaut kādas, nezinu, tur policijas ir vairāk nekā līdzjutēji, man liekas, apkārt stadionā. Es ceru, ka ultras jau spēcīgas, jā, viss kārtībā, būs laba atmosfēra, bet tā gan jau viss būs labi. Būs okiņās, vai ne? Skaidrīt, kādu rezultātu plāno, kā šķiet, kā varētu izvērsties šodien? Par rezultātu, jā, grūti prognozēt. Galvenais, lai atbildes spēlē būtu varianti mums, ceru, palasīju ar kādiem biruka komentārus tieši pirms spēles. Viņš saka, ka varam uzvarēt. Cerams uz +1, nešķirti varbūt sanāks. Tā, vīri, kā varu godāt jūs? Kā jūs sauc? Ralfs. Olivers. Kārlis, skaidrs. Džeki, kādas jums ir prognozes pa spēli? Ko sagaidat? Jūs taču uz fucīt, vai ne? Jā. Skaidrs, jā. Un kā liekas, kā varētu šodien izvērsties? Es domāju, ka būs nešķirts. Kaut kur nešķirts, ja? Jā, man tā liekas. Man liekas, ka Rīga FC vinnēs. Vinnēs, ja? Kā vispār Vroclava ir tādi, spēcīgi pretinieki? Vispār kaut ko zinat par viņiem? Kas tie par boberiem tādi ir? Es skatījos otrā vietā. Otrā vietā tādi normāli ir, ja? Man bija dzirdēties, jā.
Es nezinu, bukmekeri vērtē baigi līdzīga būs spēle, nevienam no otriem tā baigi nedod priekšrocību, jā, man liekas, ka ir cerības, man arī vakardien likās, kad ir cerības, bet redz, ka cerību baigi neizrādījās. Kaut kā tā, ejam, paskatāmies, kā tur viss izskatās. Polijas līdzjutēju ir ļoti daudz, viņi izskatās ļoti nopietni ultras ir atbraukuši, vismaz tā izskatās, cik es tur izgāju. Policijas un dažādu dienestu arī ir pilns un daudz, un redzēs, vai šodien viņi būs vajadzīgi vai nebūs vajadzīgi, vai pavelti būs atbraukuši. Un, jā, šodien mēs aiziesim uz VIP sektoru. Es jums parādīšu, vai ir vērts vai nav vērts iet uz šo te VIP sektoru pa 60 eiro. Jā, izvēlējos tādu variantu, lai parādītu jums, kā ir tur, kad neesi tribīnē tādā parastajā. Parādīšu, pastāstīšu pa plusiem, pa mīnusiem, kādi ir, kādu nav, vai vispār ir mīnusi. Mīnus ir laikam tikai 60 eiro, bet vai tas ir mīnus, to mēs ieraudzīsim beigās. Ejam, paskatāmies, papļāpājam ar kādu un drīz sāksies arī pati spēle. Bēls! Ejam! Mani sauc Vitālijs. Ļoti patīkam. Mani Artūrs. Klausies, kā tev spēle, kādas emocijas, ko sagaidi no Rīgas? Es sagaidu šodien ļoti labu spēli uzbrukumā. Pirmkārt, protams, cerēsim, ka neielaidīsim vārtus, lai varētu uz atbildes spēli aizbraukt ar pozitīvu noskaņojumu. Jā. Kā Contreras šodien? Pēc īres es neesmu redzējis viņu spēlē vispār. Šodien bišķiņ pārsteigums, es gaidīju Reklu. Jā. Tāpēc, gaidīsim golus. Uzbrucējiem vajag sist golus. Skaidrs, ko zinām vispār par Vroclavu, cik viņi ir krūti, cik spēcīgi, nezinu. Da palielam neko. Es vienkārši varu pateikt to, ka tas Polijas ekstraklases futbols diezgan ir laba līmenis, cik es redzēju, jā. Un domāju, ka bišķiņ līmenis būs augstāks, bet vajag cīnīties tāpat. Nav svarīgi ar ko un kā mēs spēlēsim, bet vajag cīnīties. Skaidrs, ok. Tā vīri, kā varat godā? Artūrs un Kristaps. Artūrs un Kristaps, super. Artūrs un Kristaps, mani arī sauc Artūrs. Ko sagaidām no spēles? Cik kruti viņi ir, tie poļi? Ir viņi kruti vai tā? Zini kā, poļi, viņi ir augstākas klases komanda, jo viņi spēlē kvalitatīvākā līgā, kur ir daudz spēcīgāks, tas augstāks vidējais līmenis, līdz ar ko viņi ir pieraduši spēlēt tādas augstas intensitātes spēles, un tur viņiem gluži nav grobiņa vai Liepāja pretiniekos, vai ne? Tā kā es domāju, ka viņi dominēs. Bet mums ir laba komanda, jāizmanto iespējas. Es domāju, ka aizbraukt Ničā vai +1 ir diezgan realistiski uz Poliju. Skaidrs, kurš šodien varētu no mūsējiem parādīt kaut ko? Contreras ir atpakaļ, jā? Tur vēl ir transferi, Contreras atpakaļ ir, jā, viņš man liekas tieši pie pamatsastāva iesildījās šodien. Jebkurš, mums arī ir pieredzējušie joiči, kuri var labi noperformēt pret šāda tipa komandām ar pieredzīti, ar tādu vēsu prātu. Grūti teikt, mums ir, man liekas, Rīgā ir ļoti sabalansēts sastāvs. Nav kā, piemēram, RFS-am, ka tur ir izteikti līderi, vai ne? Tur ir 4 spēlētāji, principā pārējie tur epizodiski, vai ne? Un arī viņiem zinām, kā vakardien gāja. Smagi gāja, jā. Smagi gāja, bet es domāju, ka viņiem vienkārši jādomā par konferences līgu un nav jāuztraucās par to, kas notika Norvēģijā. Jā, skaidrs. Kā tev šķiet, kā būs šodien, kā izvērtīsiet? Es sagaidu, ka būs labākā 0-4, kā RFS-am, jā. Cerams, vismaz neizšķirs. Vismaz neizšķirs, jā? Ok, skaidrs. Kas no mūsiem iesatīs?
Neviens, 0-0. Neviens, 0-0 būtu, jā. Arī labi. Arī labi. 0-0 mūsu labā. 0-0 mūsu labā. Ok, super, Džek, paldies par to. Paldies. Tā, nu ko, draugi, es esmu laikam baigais loks, ja, bet mani neielaida VIP tajā tur vietā, kad man ir šorti virsū, jā, un šortos nelaiž. Tas ir laikam tā baigi stulbi izklausās, jā, bet tā ir, kad šortos baigi nelaiž, jā, un jā, tas tā ir īstenībā baigi stulbi. Un, nu, tagad jūs zināsiet to, kad, ja tu nāc uz vipu šortos, jā, tad tevis drīzāk sūtīs dirst. Kaut kā tā. Jā, kaut kā tā. Man nepatīca nākamo kontaktpersonu. Bet jums taču kā stāstīja? Man izstāstīja, kas jādara tieši to tā. Tātad lūdzu meklējiet FC Rīga vadību, kas noteikti šeit ir kuplā skaitā. Meklējiet un runājiet ar viņiem. Viņi droši vien ir iekšā kaut kur, ne? Jā, Iespējams, ka pat šeit, kur man ir nopirkta biļete. iespējams. Jā, ko man tagad darīt? Es nezinu, tiešām. Arī to viņi nestāsta, kur viņi atradīsies, kurā brīdī. Kā lai tagad atrisināt šo situāciju? Galerija Rīga ir vistuvākais, kur cilvēki aizgāja nopirka biksiņas un jau ir iekšā. Jūs tagad smēties? Nē, es jums saku, ko jums darīt. Es jums pasaku, ko jums darīt. Jūs saprāt, būtu forši tagad aizskriet uz galeriju Rīgā, ja? Nu, tā ir. Nu jā, nu re, kur ir mūs nelaiž iekšā, te ir vairāki cilvēki, re, kur stāv, jā. Daudz jau ir aizgājuši un re, kur mums sola aiziet un saka, lai es aizējam uz galeriju Rīgu un nopērkam sev bikses vienkārši. Jā, nu ko, draugi, nu es neesmu ticis iekšā, nē, es esmu iekšā, jā, es tur varu aiziet kaut kur atrast kaut kādu vietu, kur noparkoties, jā, bet, nu, baigās vēlmes skatīties, godīgi sakot, nav. Pats ar šaliņu aiziešu vēlāk, paskatīšos, protams, arī spēli bišķīt, bet FC Rīgā spēcīgs gājiens no jūsu puses. Jūs vienkārši nebeidzat pārsteigt. Ir bijuši gadījumi, kad jūs pārsteidzat, jā. Bet tik ļoti, lai FC Rīga pārsteidz jau pašā startā, kad tevi ielaiž iekšā stadionā, jā, tu izej caur kontroli. Tev neviens neko nepasaka, ka tev ir vajadzīgas bikses, jo tev vecīti ir aproci no VIP. Jā. Un beigās ir tā, ka tu vienkārši nevari iet uz savām vietām, jo redzi, tev nav bikses, jo tur ir casual style. Casual. Nu jā, nu, katram sava ir saprašana par casual un izpratne un tā tālāk. Nu, paldies FC Rīga par sabojāto vakaru. Nu, ko, draugi, baigi ātri Rīga ir iesitusi. Ļoti ātri. Redzat, jau ir 1-0. Un īstenībā ļoti labi izskatās Rīga. Kluba vadība izskatās bēdīgi, bet pats klubs izskatās ļoti labi. Vismaz spēlētāji. Tāpēc spēlētāji jau nav nepikā vainīgi. Spēlētāji Maliči pagaidām ļoti labi spēlē. 1-0. Viņi ir priekšā. Tribīnes ir gandrīz pilnas. Varam paskatīties, kad tīri labi ir piepildījis Skonto stadions. Tāpēc, novēlēsim čaļiem veiksmi. Visi priekšā 1-0. Baigie Maliči pagaidām. Aiziet, turās, Džeki, turās. Kā jūs sauc? Luīza, Elizabete. Ļoti patīkami. Meitenes, kā tur šodien beigsies rezultāts? Kā jums šķiet? Noteikti Rīgas labā. Jā, būs 100%. pozitīvi. Cik tu saki? Es saku, būs 2-1. 2-1. Labi, tad es teikšu pa vienu vairāk. 3-2. 3-2. Jā. Okiņās beigās ieraudzīsim, kam bija taisnība. Cerēs. Jā. Tā, skatāmies, tagad ir konkurss, mūsu challenge, jā? Tas, kas trāpa pa vidu, tas nedabūja neko, bet tas, kas netrāpa, tas nedabūja vispār neko. Mēģinām. Pa zilo arī? Ja pa zilo trāpa, tad vienkārši nedabūja neko. Ja trāpīt pa vidu, man aliņu. Sāks ar aliņu, beigs ar podam aliņu, skaties uzmanīgi. Mēģinām. Neko nedabūju. Vienkārši neko nedabūja. Man tagad cits. Jā, tagad tu pamēģini. Klausies, zini kā, viņam bija labāk, klausies. Tu uzvarēji. Kā jau vienmēr.
Pastāst, kā var te godāt? Mani var godāt kā Edvards. Edvards ļoti patīk, ka mani Arturs, tu jau zini, es arī zinu, kā tu sauc īstenībā. Klausies, nu pastāstīji, tu tā kā vairāk no florbola pasaules, arī par futbolu daudz ko zini. Pastāst, kā tev šīs dienas spēle? Nu, zini, kā īstenībā tā padomā par to, ka no florbola vai no futbola man baigi patīk futbols. Es baigi sekoju viņam līdzi kopumā, varbūt pat dažās brīžos vairāk nekā florbolam. Un, ja tā padomā par spēli tieši, es varu šodien tieši nopirkt uz šo spēli biļetes. Gribējās apmeklēt, jo kopumā zini, kāds šeit ir poļu fani un vispārējais atmosfēra tāda uzreiz, jā, jo tu zini, ka tas viesu fanu sektors arī viņš būs pilns un zini, kā, ka tas ir bijis uz to, piemēram, konferences līgu pret Hārtas komandu. Tur bija baigi, tās pilnās trībīgas, tās emocijas, jā. Tā kā tā, pēc spēles, zini, kā kopumā tiešām pārliecina Rīga, jo, nu, piemēram, es teiktu godīgi, ka esmu vairāk RFS fans. Nu, vairāk, tā kā es neesmu, vispār nereiz esmu bijis LNK sporta parkā, es nāk otrdien pirmo reizi aiziešu, bet jā, bet tā spēle man pārliecina, tā kā ir labi, jā. Nu, un kāda prognoze, kā tev šķiet? Nu, es jau tev iepriekš teicu, nu, 1-0 potenciāli varētu beigties, varbūt 2-0, 2-1, bet man tāds sajūta, ka, nu, noturēs uzvaru. Nu, skatīsimies, kā būs. Bet varētu būt tiešām pēc sajūtām un pēc tā kopumā pārliecinoši spēlē. Jā. Kāds ir, ko varētu izcelt varbūt no Rīgas šodien? Varbūt no Vroclavas kāds iekritācija? Bet īstenībā, nu kā, kas tad kā RFS fanam vairāk zina, kā es tos Rīgas spēlētājs netik ļoti labi zinu. Nu, protams, tev zini, kas vispār man pārliecināja? Vārtsargs Matrēlīts. Es pamanīju, kā viņš gāja tieši tajās te cīņās pakaļ Bumbai, kad tika šie visi krosi veikti. Jā, baigi pārliecinoši, jā. Tā kā tas, jā, nu, un vārtu guvējs, es aizmirstu Niangas, laikam. Jā. Nu, labi, protams, viņi jāizceļ, jā. Un viņam ir arī tie buči big mali krāsēni vienīgajiem, kuram divās dažādās krāsas vai neriktīgi, jā. Tā kā cepums Niangam, jā. Ok, nu skaidrīti, nu, un kā vispār atmosfēra šeit? Attaisno cerības? Zini, man liekas, ka nelīdz galam, vismaz man, kur esmu šitie fanu sektorā, bet bet E-sektorā, tur nu, ir diezgan klusi. Tur ir tā, ka es arī, piemēram, biju šeit aplodēju, bet neko baigi nesauc pret Rīga vai kaut kas tāds. Poļu fani man patīk, un, zini, kā savā ziņā varbūt mūsēja Rīgas fani tieši ir varbūt skaļāk tieši to bungu dēļ. Vismaz man no tām vietām, kuras esmu, liekas, ka varbūt tomēr ir mūsēja skaļāk. Bet tajā pašā laikā, jā, atmosfēra ir diezgan laba. Bet es neteikšu laikam, ka labākā, kur esmu bijis vakarā spēlēs. Kā pēc spēles iesim ar poļiem rubīties, ne? Nu, tu piedāvā? Easy peasy. Davai, tiekamies pēc spēles, Ok, būs beigās tiešā reportāža no tā, ka jūs jau zināt, kas vinnēs. Tā kā gaidiet. Jā. Super. Ok, cheers. Cheers. Nu ko, draugi, otrais puslaiks sācies. Pagaidām viss ir kārtībā, 1-0 Rīga vin. Ceram uz otriem vārtiem, ka Rīga dubulto savu pārsvaru. Nu, un cerams, ka tā arī būs. Turam īkšķis par Rīgu, neskatoties ne uz ko. Ko, draugi, spēlē noslēgusies 1-0, otros tā arī nesanāca gūt, bet arī tas nav slikti, ir labs rezultāts, lai aizbrauktu uz Poliju un tiktu tālāk. Ļoti labs rezultāts priekš FC Rīgas. Godīgi sakot, paldies par šo te skaņu. Biju domājis, ka būs sliktāk, bet jāatzīst, ka Rīga Maličs sākums bija ļoti labs un beigās izdevās noturēt vajadzīgo rezultātu, plus arī vēl ļoti labus uzbrukumus uztaisīt, lai būtu 2-0, bet nu nesagāja. Neko darīt. Ir labs rezultāts. Paldies Rīgai par to, ka neielaida. Paldies Rīgai par to, ka uzvarēja. Par visu paldies Rīgai. Futbolistiem lielāks paldies. Vadībai mazāks paldies. Nu kaut kā tā. Paldies visiem. Vēl ar kādu papļāpāsim. Mēģināsim kādu noķert. Ejam. Čau, nu, mani sauc Artur. Kā es tevi varu godāt? Mani sauc Dirts. Dirts, ļoti patīk, ka mani Artur. Dirts, nu pastāsti, es saprotu, ka tev ir ko teikt, Dirts. Man ir ko teikt. 1-0 beidzās, tā kā ir ok, bet
ir ok, bet es domāju, ka ar visu spēli, ņemot vērā, ko poļi parādīja sākot sezonu, es domāju, ka ar šo arī Eirokausa Rīgai beigsies, bet skatīsimies. Cerība ir, ka varbūt, kad man nav taisnība. Tā piesardzīgi mēģina, jā, pateikt. Bet diemžēl es domāju, ka ar 1-0 aizbraukt uz Poliju mums nav variantu. Nav variantu, jā. Nekā. Es godīgi sakot, gaidīju no poļiem daudz vairāk. Godīgi sakot. Jā, es arī domāju, ka ja 7. minūtē, 8. minūtē, ja dabū 0-1, es arī gaidīju vairāk, bet izskatījās, ka viņi jau tā arī spēlē, ka viņiem tas 1-0 ļoti apmierina. Es domāju, ka tur viņi aizbrauc mājās, es domāju, ļoti apmierināti. Tā kā viss ir kārtībā. Tā kā skatīsimies pēc nedēļas, bet es domāju, ka ar to arī Rīgai beidzās Eirokausa. Bet nekas. Klausies, kā tev par pārējiem, par Audu, par RFS, kā tev viņi? Par Liepāju nejautāšu. Kāpēc nē? Kāpēc jā? Nē, pārējie no RFS mums sagādās droši vien rudens futbolu arī. Tu domā, ka būs? Viennozīmīgi. Tur gan es domāju, ka nav variantu. Tu domā? Tur es domāju, nav variantu. Tur domā, to Andoras kolhozu tik viegli domā, mēs tiksim pāri. Jā, zemniekiem mēs ejam pāri, to ir pierādījuši citi sporta veidi, basketbols. Un, tā kā zemnieki mums nav problēma, tur bez variantiem. Auda, paskatīsimies šovakar, ko var parādīt, bet es domāju, ka arī, Viņiem tas darbs ir tāds tīri simpātisks. Jā, viņiem ir iespējas, bet, jānospēlē. Skatīsimies, kā šovakar. Es domāju, ja viņi atbrauc mājās ar 1-0, 0-1, tad, es domāju, ir visas iespējas. Bet savādāk, skatīsimies. Galvenais ir neierīt kā vakar RFS pret Bodi, tā kā... Bet bija, smagi. Bija smagi, bet, RFS mums sagādās futbola rudeni vēl vienu. Tā kā grupā mēs būsim. Šogad mēs grupā būsim. Skaidrs, kurš ir tavs futbola klubs, par kur tu, atbalsti, nezinu, kuram seko līdzi? Vairāk tā kā RFS sanāk. RFS, jā? Jā. Tad viņi arī sagādās to rudeni, tāpēc arī tas... Uz šitiem te nav variantu cerēt, jā? Es domāju, ka 0 variantu. Mēs pat varam sadarēt. Klausies, davai, uztaisim kaut kādu challenge, davai. Ja ir tā kā tu saki, tad tev ir kaut kāda dāvana no manis, piemēram. Uz ko mēs sadarām, kad RFS tiek rudenī, jā? RFS tiek rudenī, jā, to mēs varam sadarīt. Čempionu līgā, Eiropas līgā vai konferences līgā? Vienā no 3, ja viņi tiek. Nespecificēšu, kurā, jā. Tas būs kaut kāda dāvana no manis, jā? Ok. Davai, es dāvanu varu pats izvēlēties? Mierīgi. Davai, ok, bet tev man obligāti būs jāuzraksta. Labi? Tu man uzraksti obligāti tad, ja gadījumā tā sanāk, tu man uzraksti. Sanāk. Un es tev sataisu dāvanu, jā? Tā nesanāks, tā būs. Ok, labi, tad viss ir easy. Jā, jūs visu dzirdētu pēc, Jā, RFS tiek tālāk un Rīga FC Polijā nākošais daļa izstājās. Bet RFS tiek, tā kā rudens grupu turnīrā, jā? Grupu turnīrā mēs spēlējām šogad atkal pēc sanāk gada pārtraukuma, jā, pagājušajā gadā nespēlējām, pirms 2 spēlējām. Un ja nē? Atkal esam grupā. Un ja nē, tad... Visi tavi draugi parakstās uz manu vlogu, jā? Jā, mierīgi. Okay. Man ir tikai viens īstais draugs. Nē, labi, 3 draugi. 3 draugi. 3 draugi, jā, tev būs 3 plus laika. Super, vismaz 3 tad man kopā būs. Jā. Tas jau priecē. Super, sarunās, jā? Ok, deal, paldies, Džeki, par interviju. Super. Paldies. Tā, pastāst, kā var tevi godāt? Jānis. Jā, ļoti patīk, man Artūrs. Jāni, kā tev spēle pastāsti? Patika. Bija jokiņās, jā? Jā, mums jau viņa. Vai ne? Uzvarēja. Klausies, kā vispār, kā atmosfēra, kā... Poļie fani bija, protams, labāk, jūs jau redzējāt. Jā. Tas ir tā, kā mums būtu jāfano. Es ceru, ka pēc pāris gadiem Rīgai arī būs tādi fani.
kaut kas līdzīgs. Tur tie divi sektori, viņi izskatījās tik pilni, kā ļoti gribētos, lai kādreiz izskatās Skonto stadions. Viss pilnīgi pilns. Vismaz šīs 3 tribīnas ABC. Jā. Nu, klausies, kas vēl patika? Fani, līdzjūšana, ok, kas vēl bija? Laba spēle, mūs jau uzvarēja, kā es saku. Kopumā, jā. Kas vēl? Es nevaru domāt par trešo lietu, es nezinu. Šo tu izvies. Ok, klausies, kā vispār pat spēlē? Varbūt kādu varētu izcelt, varbūt kāds, nezinu, tur baigi patika, kas tā, laukumā, kas tev patika, nezinu. Varbūt Mātrevis, nezinu, tur varbūt. Es zinu to, ka mūsējiem ir puskomanda nomainījusies, ka mūsu treneris, tas, kas iepriekš bija Malatis, ka uzvarēja pirmo šo spēli. Bet es neesmu baigais futbola fans. Es redzēju to. Mēs te tagad kā centrāla tirgu klausījām. Jā. Tagad vodkas pirkt cigaretēm. Tāpēc centrāla tirgu. Paldies, Džeki. Laba spēle, man prieks, ka Rīgā var darbdienas vakarā atnāk kaut ko apskatīties. Paskatīties normāla līmeņa sportu klātienē, tā kā tev liekas, tu redzi profesionāls spēlētājs rokas stiepienu attālumā. Tā kā ir jāizmanto iespēja. Vēl tur bija daudz brīvas vietas, man liekas. Uz nākamajām spēlēm cerams, kad Latvija rīdzinieku uzvarēs. Vēl būs spēles un tā kā aicinu klausies, vai ne? Ir kaut kāds klubs, varbūt, kur tu tiešām tā atbalsti no sirds? Tieši Rīga, Tieši Rīga. Es te pāri ielai dzīvoju, es pa logu redzu, kā viņi iesildās. Principā tev ir VIP bilets, katru dienu, Jā. Skaidrīt. Es saku, ka es pa logu redzu, kā viņi iesildās, tad, kad tiesnes silp, tad es eju lejā. Viņš tev iedod zaļo gaisu. Čausī, davai, var nākt. Paldies. Hello, my name is Arthur. What is your name? Jack. Nice to meet you. Nice to meet you too. Can you tell me something about the game? It was a game? I don't know. We are very disappointed. In the first half, we haven't got idea what we must to play. Pace, still playing, run quickly, but we must only stay and waiting for the goal. We are very disappointed, absolutely. It wasn't Śląsk, Wrocław. I think maybe they are on the road, maybe they will came on the stadium for the hour, maybe for 2 hours, but they weren't here. I'm sorry, it's finished. No, thank you very much. Divas vārds par spēli. Šodien diezgan labi nospēlējām, pozitīvs rezultāts, 1-0 neielažām vartus un tāds pozitīvs rezultāts, tagad gatavosimies nākamai spēlē pret Daugavpilu un pēc tam izbraukums pret šo komandu un tagad mēs zinām, ka mēs varam spēlēt pret šī līmeņa komandām, tāpēc viss ok. Bija ļoti labs pirmais puslaiks, bija vienkārši fantastiski. Es nezinu, es vispār negaidīju kaut ko tam līdzīgu, tiešām bija ļoti spēcīgi. Jā. Bija ļoti spēcīgi. Jā. Super, es ļoti ceru jūs ieraudzīt nākamajā kārtā. Jā, paldies. Super, paldies. Hello, please, 2 words about the game today. Game is okay, we win 1-0, just we wait the next game, we win to win this game, after we win the next round. But I know if you go there, it's not easy game, But what you can tell about the Polish fan? Yes, they are good. They are a lot. It's okay for them. It's been difficult to play in Poland, maybe. No, it's very difficult. Maybe too much people better than Latvia, but it's okay. It's okay. It's possible to see the Riga in the next round. Of course. Yeah. It's possible. Yes. All right. Thank you very much. Во-первых, немножко неожиданно, то есть я ожидал большего, кстати, от Вроцлава, но честно. Честно скажу тоже. Но я тебе скажу, там есть один плюсик был такой, как плюсик, они только начали этот чемпионат, и, то есть они только вкатываются. Мы худо-бедно там уже полгода, то есть там уже со всеми делами, то есть это был там в какой-то степени шанс. Очень понравилось то, что в принципе правильно сделал тренер. Йович очень понравился в какой-то веке, то есть он, я не знаю, центр там держал, что очень хорошо. Понятно, Гяга, там 22 номер, это вообще там лучше там. Немножко
Его надо было раньше делать замену. Там кто-то подсел. Я не буду показывать, но я вижу, что это... Кого именно, да. Но я могу сказать, это... Люди играют, то есть пускай играют. Есть тренер, да, главное. Главное, да. Но, с одной стороны. Но, в принципе, я ожидал, так если мы, так скажем, не опозоримся, то есть там не будет 0-0. И опять, не то, что не хватило опыта, вот, знаешь, вот это... Я не понимаю немножко. Ты идешь 1-0, ты, в принципе, даешь, а потом... Можно было дожимать, да? Можно дожимать. Да. Ты должен был выпустить, если ты выпускаешь Реджо, Марка, если ты выпускаешь Дашу, Дашкевич, если ты выпускаешь, то ты должен был до этого, в смысле, не за 5 минут, а выстрелить их хотя бы за 15. Подойти к этому, У тебя правый край подсел. То есть он не успевает. Там десятка их и 17-й. Ладно, назовем свои вещи своими. Не успевал Юрск. Не успевал. Да. Там 10-17, они его там чуть бомбили. Если там, в смысле, номер 22, я может быть, неправильно скажу. Он успевает, в смысле, и даже, то, в принципе, Юрска, его уже страховали, что Бабич страховал, что понимаешь, там надо было, в центре немножко, если ты выпускаешь двоих таких, как, не выпускай их за 5 минут, причем обоих. Kā tas 1-0 vai nav tā kā bija šī par īsu, cik droši ir braukt uz Poliju ar šādu rezultātu? Pagaidām normāli, bet jācenšas labāk. Vai ne? Ja policija iet tagad jau mājās, izskatās, ka viss būs pamierīgo šodien. Skaidrīte. Čiu. Klausies, kā vispār spēle, kā atmosfēra, kā tev likās, vai bija okiņās? Bija. Jā? Skaidrīte, vai Rīgu redzēsim nākamajā kārtā? Redzēsim. Būs? Būs. 100%? 100%. Skaidrīte, Bezskarās, kad visi nebija vajadzīgi galīgi, visi bija okiņās arī tagad. Ko, draugi, vēl burtiski 2 vārdos par to, kad par to VIP ieeju un par to, ka mani neielaida, kā arī daudzus citus neielaida, kas bija šortos. Ir tā, ka uz biļetēm, pirms biļetes iegādas ir atzīmēts, kad stils ir smart casual, laikam kaut kā tā bija atzīmēts, jā. Bet, nekur tā baigi nebija minēts, kad ir, droši vien, ka stila eksperti kaut kādi var pateikt, jā, kad šortos nevar ienākt, kad ir smart casual, jā. Tādam laucim kā man tas, diemžēl, nebija saprotams, kā arī ļoti daudziem citiem. Nebija saprotams, diemžēl, es tu pēdiņās tur lieku, jā, kaut ko. Bet, ar mani sazinājās FC Riga pārstāvji, jā, un piedāvāja, jā, kad saka, sorry, ka tā, jā, bet, diemžēl tāds tas likums, jā, un mēs, nevarējām ielaist un piedāvāja biļetes uz citu spēli un atvainojās, tāpēc, kaut kā tā solījās, kad obligāti izlabos šo informāciju, lai visi cilvēki, visi zina par to, kad bikses ir viens no tiem punktiem, kas ir obligāti jāievēro. Jā, un kaut kā tā. Tāpēc, tagad es to zināšu, jā, kad smart casual ir izrādās kopā ar biksēm nāk kopā. Un nekādā gadījumā ne ar šortiem, pat vasarā to nevar jaukt kopā šo stilu. Kaut kā tā. Tādi ir noteikumi. Tagad par tiem noteikumiem zinat arī jūs. Ja gadījumā jūs uz kādu no spēlēm nopērkat FC Rīgai VIP biļetes, tad zinat, kad šortiņos nevar. Bet obligāti ir jāvelk arī bikses, un tādā veidā jūs tiksat uz VIP ieeju un izbaudīsiet visus tos labumus, bet neparādījies jums pilnīgi neko no kā vispār sastāv VIP ieeja, VIP atmosfēra, VIP vispārējais, ja? Varbūt nākamreiz kaut kas sanāks. Ja gadījumā FC Riga man iedos kaut ko vietā, kaut kādu ieejas biļeti uz šo te, uz kādu no nākamajām spēlēm un iedos man VIP biļetes, lai es varu jums tomēr parādīt, kā tad izskatās šis te VIP sektors un kāda tur ir atmosfēra, cik forši vai krūti tur ir, vai cik sūdīgi tur ir galu galā, maksājot, netika mazu naudu. Manā gadījumā bija, man liekas, ka 60 eiro. Tā kā tā.
Nu, par to es jums pastāstīšu nākamajos savos izlaidumos, bet pagaidām paldies, jā, ka bijāt. Parakstoties visur, kur jāparakstās. YouTube, TikTokā, Instagramā un jā. Nākt uz futbolu. Čau! Tā. Čau!